Šodien savu 50. gadskārtu atzīmē Jūrmalas pilsēta, bet vecākajiem tās iedzīvotājiem šodien aprit 106. jubileja. Slokā Dzirnavu ielas namiņā Artūrs Pilskāns nodzīvojis savu garā un darbīgā mūža lielāko daļu. Vēl 100 gadu vecumā jubilārs strādājis dārzā, skaldījis malku, tagad gan ārā izejot tikai vasarā. Šodien, raugoties uz jubilejas kliņģeri, kurā tik daudz svecītēm nemaz nav vietas, Sirmais kungs pats ir pārsteigts par savu garo mūžu. Nemaz nedomā, ka tik daudz gadu ir. Domā, ka jaunībā es pats brīnos, kur var nodzīvot tik ilgi. Savas vecumdienas ilgdzīvotājs vada kopā ar abām savām meitām, bet līdz pensijas gadiem strādājis gan policijā, gan slogas celulozes un papīra fabrikā par grāmatvedi. Par nozīmīgāko brīdi savā garajā mūžā jubilārs sauc 1936. gadu, kad slogas ugunsdzēsēju ballē iepazinies ar savu Hildu, ar kuru kopā nodzīvot jau vairāk nekā 70 gadi. Abas meitas tēvu raksturo kā labsirdīgu un ļoti sabiedrisku cilvēku. Jaunībā viņš spēlēja teātri, dejoja, pēc tam korī dziedāja, tagad Jūrmalas korī dziedāja, tagad vēl līdz, es nezinu, vai līdz 80 gadiem viņš dziedāja korī. Tā kā sabiedrisks viņš ir ļoti. Pats jubilārs nosmēja, ka cerot sagaidīt arī 107. dzimšanas dienu, bet Jūrmalai un Latvijas valstī svētkos novēl būt tādai, lai nevienam ne par ko nebūtu jādusmojas un jākreņķējas. Lai būtu visiem labi. Lai nebūtu jākreņķē par dzīvi.